paralēlā, perpendikulārā vai parkošanās skuiņā. Katrai savi knifi un āķīši. Ja laukumos un pie veikaliem var atslābt un parkoties lēnām, uz ceļa ir citi noteikumi. Lielāko problēmu sastāda laikam tā paralēlā parkošanās, jo parasti viņi ir uz ielām, kur arī notiek satiksme, un ja tā vietiņa ir, un es tur parkojos pusstundu, aizmugurē jau ir rinda, visi sāk taurēt, uzsit nervus. Uz ceļa esot, ātrāk gribas ielīst stāvvietā, bet tieši iebraukšana ar priekšgalu pēc tam sagādā vislielākās galvas sāpes. Mēģināsim to mašīnu iztaisnot, dabūt tomēr tādā vietā. Tur bēdīgi mašīnā nav kondicionieris, tad sanāk mazliet viegli iesvīst. Kā griezt stūri, kur skatīties, kā ievērot trajektoriju, neapskādēt savu auto un nenokaitināt kaimiņu. Šīs un citas lietas uzzinās parkoskolā. Tā ir vienīgā skola Latvijā, kur atklāsim veiklas parkošanās knifus sarežģītākajās situācijās. Piesakies bezmaksas apmācībai Facebookā vai raksti uz piesakos@parkoskola.lv.